Varbūt iedzīvotājiem ir tas jautājums, kāpēc nosiltināja skolu, ja vajadzēja kultūras namam grīdi nomainīt. Ļoti bieži ir tāpēc, ka struktūra fonda pieejamība bija šādās un šādās programmā. Un tas bija man pašam tāds, jā, būs kvalitāte, būs attieksme, būs rezultāts. Tāds brīdis, kas man iedeva arī vēl tādu ļoti labu sajūtu. Ja ir, piemēram, diena, kad man pazina cilvēks un pasaka, man nedega lampa tajā un tajā ielā, vai kaut kāda sadzīves problēma vai kas, un ja mēs varam to atrisināt, tā ir viena no labākajām sajūtām pašvaldības darbā. Nu, tiešām tā ir. Man liekas, Ēgļu novada laikrakstiņā izlasījām 4,5 miljoni vismaz ir ielikt Ēgļos. Un Ēgļu novada laikā tāda nauda netika ielikt. Man liekas, 4,2 bija viss novada budžets, cik es pareizi atceros. Tas ir tas stāsts. Mājas tiešām labāk būtu aizlikt priekšā dēļ sienu, nekā viņi rādīt cilvēkam, kurš brauc iekšā un skatās, kā mēs te dzīvojam. Kādas ir mūsu iespējas? Ieskaroties tam apvienošanas brīdim, ja ūdenssaimniecība atkritumi ar Ērgļos vairāk vai mazāk viss bija kārtībā, tad siltums Ērgļos mums bija pirmajā rudenī ārprātīgās zobu sāpes, jo Ērgļi bija atdevuši siltuma privātās rokās un privātais uzņēmējs bija bankrotējis arī jau Ērgļu kurtuvēs. Un tā sistēma ir kontrolējama no pašvaldības puses, pārvaldāma un par apkuri maksājam visur vienādi. Tas nekad nebūtu bijis iespējams. Varbūt tā māja vēl šobrīd būtu bez jumta pārstiepta ar tentu, ja māja nebūtu apsaimniekota, kā tas nākas. Pagaidīsim nedaudz, lai arī nāk Madonas ūdens pie viena, lai pārbūvē savus tīklus, kas ir apakšā, un tikai tad liksim virsū jauno ielu, jauno asfaltu. Nu, un tā arī ir noticies, kad gads ir iepauzēts. Bet mēs iegūstam to, ka mums pārbūvēs gan ielu, pārbūvēs gan ūdensvadu, gan kanalizāciju un būs arī jauns asfalts un nekas vairāk nebūs jārauj virsū. Tā kā, jā, tas ir tāds plānošanas jautājums. Un šis tāds, manuprāt, ļoti pozitīvs piemērs. Kad arī mums no pagastiem ir nepieciešama šī aktivitāte, lai jau, kad ej uz centrālo administrāciju pie domes vadības, ka tev jau ir tāda zināma gatavības pakāpe par to, ko tu gribi, cik garš, cik plats un cik plus mīnus maksā, un tad tā saruna arī ir daudz vieglāka. Madonas novads runā 4. epizode. Ar garantiju interesanta, tāpēc, ka tie cilvēki, kas sēž aiz galda, izņemot mani, ir tādi, ar kuriem daudz praktiskas lietas ir izcinātas, vai ne? Precīzi. Šodien viesos 2 interesanti kungi. Pirmais no viņiem zemnieks. Ošupes cēlājs, vai ne? Hokeja veterāns. Jā. Apskaņošanas guru. Un mans vietnieks domā Egers Čēls. Apskaņošanas guru, ko tas nozīmē? Varētu teikt, baznīcā zvana striķi pavilkt. Aha. Un otrais tautu dēls, basketbolists un ļoti aktīvs triju pagastu vadītājs Sandis Kalniņš. Kā tu uzņēmi to brīdi, kad pēc 2 gadiem pastrādātiem visiem teica, nu tad paņemiet vēl vienu teritoriju klāt, jo tāda bija tā doma. Es atceros pie galda. Daudz nebija. Nu, zini kā, tagad jau 3 ir, un cik vēl palika 14? Tad jau saprotu, Sandis, ko tu tēmē. Laba doma viņu, ne? Ambīcijām jābūt. Kā savādāk? Cik tas garš? Nu, tieši 2 metri bez papēža. Tieši, šoreiz nav līdzi papēris, bet jā, 2 metri. No augšas liek, esmu redzējis. Bet ir arī dienas, kad papēžos jāsteigā? Tikai darba laikā. Ar tām pagasta meitenēm jau tur tā uzmanība. Klipu klapu. Jā. Lai viņam papēžus vajag un tādus gana cietus, lai dzirta, ka viņš ienāk kādā no pārvaldēm, lai meitenis var ātri. Jo mēs runāsim par komunālām lietām un par visādām tādām lietām, kur ir risinājumi, un risinājumi ir vajadzīgi. Par tevi es esmu dzirdējis to fabulu, kad, kā tad mēs apsildīsim šo vietu? Un tas, ko novads runā par tevi, kad toreiz paskatījās, vienkārši izmērījāt, cik maksā ievilkt siltumtrasi un cik maksā uzbūvēt to tur, kur ražo siltumu, katlu māju. Un ļoti vienkārši norēķinot, paņemat ierakāt siltumtrasi un jums tur tajā jūsu galā, Ošupē kaut kur radās siltums vietā, kur iepriekš likās, šitien nekad nebūs.
Tā bija? Tas ir... Pieļauju, ka tu varbūt runā par Dzelzevu un par Aizpurvī. Tur gan mana nopelna nav absolūti nemaz. Tas bija Ivara Miķelsona nopelns. Jā, tas ir diezgan unikāls gadījums. 4 kilometrus siltumtrasa no Dzelzevas. Drusku mazāk sanāk 2 kilometri kopā siltumtrasa, savieno 2 ciemus. Viena katlumāja, kas ir Dzelzevā, un siltumtrasa apkalpo visu Dzelzevu, visas iestādes un 2 kilometri tālāk arī Aizpurves ciemu. Diezgan liela apkurināmā platība un jaudīga katlerija. Ja, bet tas, ko tu iesāki stāstīt, tā izvēle jau īstenībā ir gaužām elementāra. Visu jau izsaka skaitļi. Un manuprāt, jebkurš lēmums mūsu līmenī centrālajā administrācijā ir jāpieņem tikai un vienīgi, kas ir balstīts datos, balstīts faktos. Redzi, man, kad tu saki skaitļi, es uzreiz grāmatvedi iedomājos. Jau ko lienā agrovis, tā uzreiz iedomājos skaitļi. Bet tev tie skaitļi ir arī tīri tehniskie, jaudas kilovati un tā tālāk. Jaudas kilovati un arī tas, ko izmaksā vienā vietā saražot attiecīgās jaudas un ko saražot 2 vietās attiecīgās jaudas un ko nozīmē pārvadīt no punkta A uz punktu B saražoto siltumnesēju. Šos visus ciparus sasummējot, noliekot vienu otram blakus, ir atbilde, manuprāt, acīm redzama. Tur emocijas ir jānoliek pie malas un jādomā pragmatiski. Tenī brīdī, kad mēs domājam pragmatiski, es atceros arī Madonas novads ļoti ieguva materiālajā ziņā. Tenī brīdī, kad jau uztaisīja iepirkumu uz apkuri jau visam novadam uzreiz kopā. Jā, tas ir viens no veidiem, kā lielas pašvaldības strādā, arī Madonas novads. Skaidrs, ka lielāka apjoma pērkot var būt labāku cenu, un tas, kas Madonas siltuma un Madonas tā pēdējā gada novitāte, kad Madonas siltumus pērk megavatu, nevis kubikmetru. Un līdz ar to tas šķeldas kvalitāte nav izšķiroša, tu nopērci reālu siltumu, ko tev saražo siltuma skaitītājs un parāda. Un tāds norēķins ir absolūti precīzs, un tev nav jāstrīdās ar piegādātāju. Bija laba šķelde, bija slikta šķelde, mēs pērkam megavatus. Tur tas joks, kad pensionāri pulcējās vietā, kur katlu mājas pagalms ļoti labi pārredzams. Un, kad es aizbraucu pie viņiem ciemos, gluži loģisks jautājums. Paskaties, kāda šķelda, un kā tad tur ir, un kāpēc tā nav apsegta. Un es tieši to teicu, ka mēs centralizēt tas notiek. Līdz ar to nav vairs mūsu rūpe, pat tā varētu teikt. Jā, principā jā. Tas kopumā jau lielo novadu uzdevums ir to veidot kopīgu sistēmu, kopīgu politiku arī šajās jomās. Tā kā par komunālo vēl jomu mazliet atgriežoties tālākā vēsturē, šobrīd jau mēs tuvojamies 3. ATR-am, bet pēc administratīvi teritoriālā reforma. Jā. Tas ir jūsu žargons. Mūsu žargons, jā. Tad Madonas novadā pēc 1. ATR ļoti liels akcents bija uz ūdens saimniecībām. Praktiski visos ciemos tika ūdens saimniecības gandrīz sakārtotas, kaut kādi atzari palikuši. Tad iepriekšējais sasaukums, kas bija, tas bija tāds siltumnesējs Madonas novadā, jo mazajos ciemos tika rekonstruētas katlumājas, Barkava, Dzelzeva, Biksēra, jā. Investīcijas siltumā. Un tas, kas bija šos 4 gadus, kad mums pievienojās mūsu kuplējai jau tā saimēji Lubāna, Ērgļi un Cesvaine, tad šis gads pagāja kapitāla sabiedrību kā optimizācijas zīmē, jo mērķtiecīgi ir nosprausts virziens, kad sadrumstalotība no kapitāla sabiedrība puses pakalpojumu sniegšanā ir grūti pārvaldāma, viņa nav efektīva, un pakalpojumu kvalitātes katrā vietā ir atšķirīgas. Tas mērķis ir vienlīdz kvalitatīvs pakalpojums iedzīvotājiem Madonā, Ērgļos, Degumniekos vai Vestienā. Un kapitāla sabiedrības ir sapludinātas, apvienotas pa nozarēm. Tas ir ūdens saimniecība, viena kapitāla sabiedrība visā novadā. Kaut gan ir vēl Pērzones komunālais uzņēmums, kas palicis daudz nozaru uzņēmums, kurš vēl strādā savā zonā. Bet viņš strādā ļoti veiksmīgi un kādu laiku viņš vēl turpinās strādāt, bet ārpus BKO zonas viss šobrīd ir pa nozarēm. Siltums, ūdens saimniecība, atkritumi, 3 spēcīgas kapitāla sabiedrības, kas savus uzdevumus veic ļoti labi. Un varbūt pieskaroties tam apvienošanas brīdim,
ja ūdenssaimniecībā atkritumi ar ērgļos vairāk vai mazāk viss bija kārtībā, tad siltums ērgļos mums bija pirmajā rudenī ārprātīgās zobu sāpes, jo ērgļi bija atdevuši siltuma privātās rokās un privātais uzņēmējs bija bankrotējis un nebija opcija vispār uzsākt apkures sezonu. Es nezinu, kādus mēs tur gājienus tik nedarījām, lai varētu šiem privātajiem uzņēmējiem iedot avansu, lai viņš var nopirkt šķeldi, lai varētu iekurināt kurtuves. Tad, tagad tas, kad ir zem mūsu pašvaldības kapitāla sabiedrības jumta, mēs jau pagājušajā vasarā jau nonācām pie tā, ka kaut kādus jau minimālus, bet tomēr modernizācijas pasākumus veicām arī jau ērgļu kurtuvēs. Un tā sistēma ir kontrolējama no pašvaldības puses, pārvaldāma un par apkuri maksājam visur vienādi. Bet es zinu, ka daudzas vietas, varbūt šī gadījumā sāk runāt par ērgļiem, es varu turpināt. Es zinu, ka par tām notekūdeņu pārsūknēšanas stacijām visā novadā ir 15, ērgļos ir 8. Pusi no tām, ja? Un tagad tur ir vēl Varakļāni, es nezinu, kā tur. Varakļāni ir līdzenumā, tur tā nebūs. Tu pats bija arī klāt, kad vēl jūsu kapitāla sabiedrība ūdas nāca ar tarifa paaugstinājuma pieprasījumu, kuru mēs noraidījām taisnēs tādas domas, kad ērgļu iedzīvotājs nav vainīgs pie tā, ka viņš dzīvo tādā vidē, kādā viņš dzīvo, un kad ērgļos ir vajadzīgs tikpat daudz sūknētavu, cik ir visā pārējā Madonas novadā. Un tas arī ir šis apsvērums viens no svarīgākajiem, pat gribētu teikt, kāpēc mums ir šīs 3 lielās kapitāla sabiedrības, gan pakalpojumu kvalitāte visur vienādi, gan līdz ar to arī pakalpojumu izcenojums visur ir vienāds. Tagad mēs runājam ar biznesu pirmajā raidījumā, kad ar uzņēmējiem. Viņi teica arī, ka faktiski sniegt pakalpojumu arī no biznesa viedokļa ir daudz iedzīgāk nekā mēģināt pašam dabūt ar noieti tirgus un visu, ko to. Jā, tāpat ir matemātika vai ir. Jā. Protams, jā, tur nekāda jauna abece nav jāatklāj. Un mēs arī redzam tajā pakalpojumu kvalitātē. Man iespējās atmiņā, ja mēs par ērgļiem runājam, iedzīvotāju sanāksmē ērgļos, runājām tajā brīdī par ūdeni, par skaitītājiem, un viena iedzīvotāja jautāja Guntaram Damaniekam, ūdens vadītājiem, kad es varu nopirkt skaitītāju? Tagad. Viņi nopirka viņu turpat pēc 10 minūtēm sanāksmes beigās, un tas bija man pašam tāds, jā, būs kvalitāte, būs attieksme, būs rezultāts. Tāds brīdis, kas man iedeva arī vēl tā ļoti labu sajūtu. Bet, Sandi, cik ilgam laikam ir jāpaiet? Es zinu, ka arī pie mums mazajā ciemtā daudz runā, tas ūdens varēja būt labāks, bet man liekas, ka tā uzreiz vienā gadā jau to Rīgu nevar uzbūvēt. Jā, protams, tas ir secīgi soļi, bet galvenais jau ir virziens. Tad pamazām no iespējām jūs to visu var arī pāriet. Piemēram, manos ciemos. Kādi tev ir tie ciemi? Jā, tā ir Dzelzavas pagastā, tas ir Aizpurves ciems Dzelzava. Sarkaņu pagastā tā ir Biksēra un Sarkaņi, un Aronas pagastā tā ir Kusa un Lautere. Piemēram, par pašu ūdens saimniecību zinu, ka Aizpurvē arī bija tas pats līdzīgs jautājums par skaitītājiem, kad arī bija 5 daudz dzīvokļu mājas, dzīvokļi kopumā kaut kādi 150 apmēram, un arī tur nebija šo te skaitītāju. Tad arī domes vadība konceptuāli pieņēma šo te lēmumu, ka to uzskaita mums vajag veikt, un tagad jau visam ciemam ir salikti viedie ūdens skaitītāji. Pārējos ciemos, kur jau ir vairāk šo kopīpašuma daudz dzīvokļu māju, tur jau iepriekš bija jau visa šī uzskaita jau veikta un ierīkota. Bet ir jau baigi grotās tas bagāžas arī. Es zinu, kad konkrēti tiek uzbūvēts jauns ugunsdzēsēju depo un viss ļoti skaisti izņemot to, ka lietas ūdeņi kaut kādā veidā ir iekomponēti notekūdeņos. Tas, kad lietas ūdeņi iet sadzīves kanalizācijā, ir gandrīz katrā vietā vēl atrodamas tādas vietas. Tās ir vecās lietas, tas ir pašsaprotami, tās mēs lēnām novēršam, bet tiešām ir ļoti liela sāpes sirdī, kad būvējot jaunu objektu, ir pieļautas tādas lietas, kad lietas ūdens nav savākts atsevišķi. Šeit pat ar novadīšanu lietas ūdenim nebūtu nekāda problēma, kad lietas ūdens pie ērgļu jaunā ugunsdzēsēju depo ir sadzīves kanalizācijā. Viņš šobrīd iet kanalizācijā. Risinot jauno jūsu plānoto stāvlaukuma izbūvi, risināsim, mēģināsim vismaz daļu lietus ūdens pārķert un aizvadīt tur, kur lietus ūdeni jāiet, nevis sadzīves kanalizācijā.
Bet ko tādas pagātnes neizdarības mūsdienās prasa izstāst tos soļus? Cilvēki jau to nevar zināt. Jūs tur nevarat izdarīt. Prasa ļoti daudz. Arī ir Sērgļos skaistas asfaltētas ielas. Visu cieņu, ka jūs to paspējāt izdarīt īsi pirms pēdējā ATR, pirms otrā ATR. Bet ir savukārt ļoti liela sāpe, kad tās ielas ir bez inženiertīkliem apakšā, bez tā paša ūdensvada, bez kanalizācijas. Un gandrīz vai pirmajā dienā mums ir šitāds saraksts ar iedzīvotāju iesniegumiem, ka viņi šajā konkrētajā ielā vēlas pieslēgties centralizētajiem tīkliem. Teorētiski un arī tehniski mēs to varētu izdarīt, jo tie būtu tikai daži simti metru, kad ir tīkli jāpaplašina, bet, piedod, roka neceļās to jaunu asfaltu šobrīd rakt ārā. Šīs lietas, kas nav ievērtētas sākotnēji projektā, viņas labot ir ļoti dārgi. Viņas ir ļoti dārgi labot, jo ir jālauž ārā jaunas, tikko izbūvētas lietas. Bet es vēl par to lielumu un efektivitāti. Tas, protams, tā ir, bet lieliem novadiem ir arī ļoti lieli izaicinājumi, jo ciemati un pilsētas ir izkaisīti milzīgā teritorijā un ar tomēr pietiekami maz iedzīvotāju skaitu. Un nodrošināt pakalpojumu šādā režīmā ir daudz grūtāk nekā, piemēram, lielajā pilsētā. Kur ir kompakti, mazi attālumi, daudz patērētāju, daudz klientu. Tas tomēr ir tāds liels izaicinājums. Un tajā pašā laikā jākonkurē ar tarifiem, ja mūs salīdzina, un tā tālāk. Tāpēc jāstrādā efektīvi, jādomā inovatīvi risinājumi. Tie nebūtu nav viegli stāsti. Tajā brīdī, kad salīdzinām tarifus, sveicienu Andrim Sapnim. Es vienmēr māku pateikt, kā Jēkabpili ir. Par lielajiem uzņēmumiem. Kāpēc lielais uzņēmums? Arī viens piemērs, par cik mēs šobrīd esam lieliskā vietā ērgļu stacijā un par ērgļiem, par tiem pašiem ērgļiem. Arī ērgļos bija veikti ūdenssaimniecības projekti un arī Naijums ir izbūvēts ļoti moderns. Bet tas ciems un tā uzņēmuma kapacitāte ir ļoti maza, lai varētu noalgot darbiniekus, kas ir ar attiecīgām zināšanām un prasmēm apkalpot šīs modernās iekārtas. Un lielā uzņēmumā tādu darbinieku var noalgot. Un konkrēti par jūsu attīrīšanas iekārtām, kā izrādās, ka jums bijušas un ir šobrīd vienas no modernākajām, kādas vispār ir Latvijā, viņas vienkārši netika darbinātas tā, kā viņas ir jādarbina. Madonas ūdens viņas ir atdzīvinājuši šobrīd ražotāja iecerētajā veidolā, un šo iekārtu ražotājs tikai uz ērgļiem var atvest nākošos potenciālos savus pircējus un parādīt, kā dabā darbojās šīs iekārtas. Viņas ir jāmāk apkalpot. Tas ir tas stāsts, ka mēs dabājām pensionāru biedrību uzklausīt, bet tomēr Madonas ūdenim to noteikto samaksu, par kādām naudām viņi strādās, tomēr apstiprināt, tāpēc, ka mums ir nepieciešami tie cilvēki. Tas novads ir tik liels, ka tev nevar no Madonas uz kaut kādu bojājumu atbraukt. Tik un tik kilometrus, pēc tam uz Lubānu uz kaut ko tur jābūt vietā. Uz vietām ir darbinieki, kas veic elementāros tehniskos darbus, bet cilvēki, kas ir inženieri, elektroinženieri, kas programmē, regulē iekārtas un viņām veic arī ikdienas apkalpošanas darbus, tie ir viens savā nozarē uz visu lielo teritoriju. Gribēju pieminēt arī tādu vienu labo piemēru, kā šeit minējāt, kad ir asfalts, bet apakšā nav tīklu. Es atceros pagājušo gadu arī ir iecerē Dzelzavā pārbūvēt lauku un kalnu ielas. Un atceros vēl pagājušo gadu gāju pie Aigara, un tad viņiem stāstu, kur man ir projekts, kur man iepirkums, tā kā varētu šo ideju realizēt. Un tad nedaudz lika man iepauzēt ar to visu tieši šo inženieru tīklu dēļ. Kad pagaidīsim nedaudz, lai arī nāk Madonas ūdens pie viena, lai pārbūvē savus tīklus, kas ir apakšā, un tikai tad liksim virsū jauno ielu, jauno asfaltu. Tā arī ir noticies, kad gads ir iepauzēts, bet mēs iegūstam to, ka mums pārbūvēs gan ielu, pārbūvēs gan ūdensvadu, gan kanalizāciju, un būs arī jauns asfalts, un nekas vairāk nebūs jārauj virsū. Tā kā, tas ir tāds plānošanas jautājums. Un šis tāds, manuprāt, ļoti pozitīvs piemērs. Laipni lūgts Dzelzavā. Es tagad domāju, vai tiešām jā. Kad tu biji? Caurbrauc. Uz balli? Nē, uz balli.
kur? Es tagad domāju par to. Klausies, es skatos, mums ir tās foršās, tie uzrakstiņi, tur viss, kas ir sarakstīts, kas līdz 15. notiek. Pēc 15. vēl nezinu, kas notiek. Bet tiešām visas komunikācijas, labi, pilsētā viņš jālaiž ielai pa apakšu, es saprotu. Ja tev būtu tagad dārziņos, kur ir problēma parādās, vai tad dārziņi arī būs kādreiz pilsētā, jo tur taču nevar vispār būt pilsētā, tur tik šaurs viss, ka tur pat nevar iebraukt. Nerunāsim par ugunsdzēsiem, ātrā palīdzība nevar iebāzties atpakaļ gaitā. Bet tas jautājums tiešām tajās mūsu lauku teritorijās, tur jau no teritorija jau nav problēma. Var jau būt, kad var rakt blakām, nav jālauž tās jaunās ielas. Ir gan problēma, jo visa mūsu zeme praktiski ir sadalīta īpašumos. Ielai ir atvēlēts savs īpašums, un cilvēkam, kas dzīvo blakus ielai, ir robeža nosprausta. Teorētiski, jā, mēs varam vienoties ar daudziem īpašniekiem. 62 īpašniekiem rakt pa viņa zemi šo komunikāciju, bet tas nav garants, ka pēc 10 gadiem to māju nepārdot kādam citam, un jaunais īpašnieks tajā brīdī, kad tur būs kāds bojājums vai jākļūst klāt, neļaus to piekļuvi. Un strateģiski galīgas nepieciešamības gadījumos, kādā stūrītī mēs pieļaujam, ka mēs izejam ārpus pašvaldībai vai kapitāla sabiedrībai piederoša īpašuma, lai tālāk pie apkalpošanas šo tīklu nerastos problēmas, jo tīkli ir arī jāapkalpo. Ūdensvads guļ zemē, kamēr viņš nav saplīsis, viņš netiek aiztikts. Siltumtrase arī viņa ir ieguldīta, viņa guļ, kamēr netiek aiztikta, bet arī kamēr nav saplīsusi. Bet pie bojājuma tur jātiek klāt, un ja viņš būs privātā zemē, mums viņš jāmeklē, mums no viņa vajag saskaņojumus, viņš var izdomāt, paprasīt kompensāciju. Kanalizācijas tīkli ir jāapkalpo reizi gadā, viņiem ir profilaktiskā tīrīšana. Tā nav galīgi labā praksē ar mūsu infrastruktūru iet ārpus mūsu zemēm. Būvēšana privātie arī apgrūtina šo privātu īpašnieku, tad viņš vairs nevar tik brīvi lemt, ko darīšu. Bet vispār ir tā vienošanās ar privātu īpašniekiem varētu būt viens no lielākajiem vietvars izaicinājumiem. Es zinu, arī turismu jomā tu pamēģini uzbūvēt pa projektu naudu kaut kādu peldvietu, kur viņš pēc tam es pārdomāju. Es uzbūvēju, es pārdomāju, es viens pats te peldēšos. Jā, tā notiek. Bet ir arī pozitīvs piemērs par peldvietu. Atkal tajā pašā Dzelzavā. Bakanu ezerā esi bijis? Akšķerēt varbūt. Nē. Bakanā? Tur ir ezerpils. Tur ezerpils. Jā, tur ir Latvijas vēsturē otrā atklātā ezerpils. Jā. Tur arī līdzīgs stāsts, kad ir publiskā pludmale, kas pieder privātajiem. Bet viņi ir publiski cilvēki, tur iesākuši iet, tur ir izbūvēts stāvlaukums, bet tas nepieder pašvaldībai. Un tad lauka atbalsta dienestā parādās projekta iespēja vietas potenciāla attīstībai, kur piedāvā arī finansējumu. Tā kā es arī aktīvi darbojos biedrībā, mēs Dzelzavai, tad izlēmu rakstīt arī projekta pieteikumu ar tādu mērķi, labiekārtot šo te pludmali. Bet tā kā viņa bija privātai personai piederošām zemē, lai sakārtotu šos te jautājumus, par ko tikko arī runājām, tad projekta nosacījumi paredzēja noslēgt ilgtermiņa zemes nomas līgumu 7 gadiem, viņu ierakstīt zemes grāmatā, un tad projekta ietvaros var šajā vietā nākt un investēties. Un to mēs arī veiksmīgi izdarījām. Pludmale ir labiekārtota, jau 4 gadus, jo tūlīt jau atkal būs jālabiekārto. Jā, bet tas ir tāds viens no ceļiem, vismaz tādām publiskajām vietām. Bet tas vienmēr tavs papīrs ir jāuzraksta. Es zinu, ka man biedrība Zivi gan arī. Es vienojos ar privātu īpašnieku tīri mutiski, kad es ļaušu to pļaviņu, ļauj mums tur darboties. Tieši tāpēc tie papīri ir nepieciešami, jo tās domas jau mēs varam mainīt kaut katru dienu. Jā. Ja tev ir kaut kādas investīcijas, labāk tad ir papīrs. Jā, protams. Tu nemaz nevar sādēt dabam. Es gribu pajautāt. Vairākas reizes ATRs tika pieminēts un cilāts. Tagad pat būs 3. ar Varekļāniem. Un es gribu pajautāt jums visiem 3. 2. ATRs, kad pievienojās Madonas novada Mērgļa Lubāna Cesvaina, un 1. 2009. gada, kad izveidojās Madonas novads. Un visu laiku ir tas stāsts, kā te klājas tiem pagastiem, kas iekļaujas Madonas novadā, kā klājas jaunajām apvienībām un kā potenciāli klāsies Varekļāniem. Tad kā Ērgļiem klājās 4 gadus Madonas novadā, ir kaut kas palicis labāk, komunālās lietas kārtotas vai kaut kas vispār nav darīts? Ērgļiem ir tā. Ērgļieši dzīvo
un 2 Badmiras tur pie galda sēž. Ko viņi dara, es nezinu. Pie tā domas galda? Jā, pie domas galda. Tas Aivis un tas Olte. No Olte pa televizoru redzēt Aivis mašīnu. Tas labo, viņam tur tāda vietiņa, un es nezinu, ko viņi tur dara. Atbrauc kaut kādi buldozeri, izrauba visas liepas, visas izrāva 6 gabalus. Nē, izrāva liepas. Bet, tas kaut ko viņam vajagot lielāku to stadionu. Neesmu redzējis Olte stadionās. Cilvēki runā. Bet vārā notiek, un es tev no ērgļiem, man liekas, ērgļu novada laikrakstiņā izlasījām 4,5 miljoni vismaz ir ielikt ērgļos. Un ērgļu novada laikā tāda nauda netika ielikt. Man liekas, 4,2 bija viss novada budžets, cik es pareizi atceros. Tas ir tas stāsts. Jā, bet gan jau, ka tev ir sava atbilde. Nē, ir lielie projekti, kas šobrīd ērgļos uzņem apgriezienus. Es teiktu, gan stadions, skola, tirgus laukums, nosiltināts pansionāts. Tas nebija 1.2. gada rezultāts, bet 4 gadā tādi projekti ir iegriezti. Jā. Bet tā sajūtiski, kāda ir tā sajūta pa 4 gadiem? Jo tomēr tā ir tāda arī mentāls lauziens. Ir bijis savs novads, savu pašvaldību, un tagad ir kaut kur jāiekļaujās. Tad jāprasa kādam citam. Manā saprašanā ļoti daudz ko nozīmē vizuālās lietas. Ja tev ir dievnams, un ja viņš ir skaisti izgaismots, tā izgaismošana neprasa tik daudz naudas, cik tas prieka dod cilvēkam, kurš iet garām tam dievnam. Ir tāda sajūta, ka tur Dievu godā pēkšņi. Iepriekš, kamēr nebija gaismies, laikam negodā. Ne, tas ir stāsts. Bet tādā brīdī, kā tev stācijas ielas ir Bamtreks, kur jaunieši ar tie visiem saviem skrituļiem, ar ķiveriem galvā lēkā uz augšu. Manā saprašanā, es varbūt esmu nedaudz dzejnieks, bet manā saprašanā tā tiekšanās un tā lekšana uz augšu pa tiem pakalniem ir tieši tas, kas vajadzīgs. Viņš redz, ka viņš var tikt uz augšu. Un senos laikos daudzām mājām pat latvietim bija svarīgi redzēt, ka viņš tā kā dievam pirkstu rāda, ka daudzām mājām Čekurā bija tās koka tādas izbūvītas uz augšu. Viņām nebija praktiski vajadzīgi, tur nebija nekādas zibeni novedē neko, bet vienkārši bija tāds. Un manuprāt, tajā ikdienā mums ir ļoti nepieciešams parādīt kaut ko tādu, dievam pirkstu bezmazliet. Redz, varam augstāk. Kā jūs iedvesmojaties, kungi? Tā praktiski, kur Agris ko minēja, ko pateikt, kad ir tā visa apvienošanās. Tāds viens labs piemērs šoreiz no Aronas pagasta Melioratoru ielas pārbūve. Mēs pagājušo gadu nodevām eksploatācijā Kusas ciema centrālo ielu, un šai ielai būvprojekts bija sagatavots jau pirms kaut kādiem 7 gadiem, jau tuvojās termiņš, kad būvprojekts jau viss viņš vairs nav derīgs. Un iepriekš mans priekšgājējs Andrejs Piekalns, viņš mērķtiecīgi bija gājis uz šīs ielas pārbūvi, katru gadu no sava pagasta atlikuma krāja šo naudiņu, lai varētu ielu pārbūvēt. Bet kā nesanāca, tā nesanāca, jo tādai mazai vietvarai viņai grūti ir iekrāt šo naudiņu. Lūk, un jau šobrīd esot tādā vienā lielā novadā, protams, pavērās arī dažādas finansēšanas iespējas, daudz lielākas šādiem darbiem, ja tev pasūtītājs un maksātājs ir viena lielā pašvaldība, kurai tā kapacitāte ir daudz lielāka. Lūk, un tad arī esot jau šajā novadā, mums bija iespēja piedalīties tādā samērā izdevīgā kreditēšanas konkursā, kā ietvaros mēs arī šos būvdarbus nofinansējām un ielu uzbūvējām. Tāda ir mana pieredze. Bet vēl jau bija arī tā pieredze no grāmatvežiem. Es atceros, 2. gadā daudz mazie novadi, kuram katram bija kaut kādas saistības, sametās visu vienā katlā un nokonsolidējot to kopējo kredītu, mēs uzreiz ieguvām pienesumu novadu budžetam. Pareizi runāju? Jā, es 2 daļās savu atbildību sākšu tālāku vēsturi ar pirmo ATR. Pirmā ATR iesākumā Ošupes pagasts, mans dzimtais pagasts, mēs bijām paņēmuši vienu projektu baseinu izbūvēju. Līdz ar to mūsu kredīta portfelis bija arī apstājies un izsmelts, cik mums bija budžets pagastam. 9. gads iekļāvāmies Madonas novadā, un tajā brīdī vienlaicīgi aizgāja ar Degumniekos ūdenssaimniecību pa 500 000, skolas siltināšanām pie nepilniem 200 000.
Un vēl sporta zāles būvdarbi iekšējā sporta zāles iekšējā tīklu rekonstrukcijā. Vienā gadā manā mazajā ciematiņā tika investēta nauda, kas ir 2 reizes lielāka nekā Ošupes pagastā tā brīža budžets vispār bija. Un, ja mēs būtu paši pie savām naudām, mēs principā pat nevarētu ūdenssaimniecības projektu realizēt tādā apmērā, kāds viņš bija, jo mūsu kredīta portfelis neļautu to izdarīt. Tas bija tas pirmais stāsts. Viņi to baseinu uztaisīja? Tas baseins ir lielisks. Es viņu redzēju pirmo reizi tikai pirms 2 gadiem. Viņš jau ir uzbūvēts jau sen, jau Aigars vēl, kad tu ņēmās un darbojās. Tagad otrā daļa. Par baseinu vēlāk. Jā, otrā daļa tagad jau runājot no tā amata, kas ir man šobrīd, tad varbūt Madonas pilsētai kā tādai ir šajos 4 gados mazāk ticis, jo visas mūsu investīcijas lielākās, tā ir sanācis ne ar tīšu domu apbižot Madonu, bet taisni redzot, kur tas finansējums ir vairāk nepieciešams, ka šis finansējums lielie projekti ir gājuši visi ārpus pilsētas un Ērgļi, Lubāna. Sākumā mūs varbūt nesaprata, jo Lubānai bija aizsākts projekts kultūras nama rekonstrukcija. Mēs to projektu, ja tā var teikt, norāvām. Tur ar būvnieku nebija īsti labi, bet tas varbūt būtu viens. Bet mēs tīri arī bišķi varbūt ar citu skatu paskatoties, sapratām, ka tas, kas ir lubānieši, ko ir ieplānojuši kultūras namam, vienkārši piebūvēt mākslinieku ģērbtuves klāt, kad pilsētai un pilsētniekam tas par upiem īsti nedod nekādu pienesumu. Mēs šo projektu pilnīgi pārskatījām un tika jauns koncepts atrasts, kad paplašinājās gan skatītāju zāle, tika izveidota piebūve un vēl plašākas un vēl skaistākas mākslinieku telpas. Līdzīgi varbūt bija mazliet arī ar Ērgļu sociālās aprūpes centra Kasteņas projektu. Bija 2 projekti, vienlaicīgi nāca ēkas siltināšana un lifta izbūve. Lifta izbūvi mēs arī deletējām un pārprojektējām to sadaļu, jo jūsu Ērgļu novada variantā bija lifts, kas ir tikai stāvošam vai ratiņkrēslos esošam cilvēkam, arī priekš sociālās aprūpes centra. Tas tā kā varbūt īsti nav līdz galam pareizi. Rezultātā ir lifts tā, lai var arī pacientu ar gultu var iebraukt iekšā. Tie bija lēmumi, kas šos projektus apturēja pat vairāk kā uz gadu, kamēr pārprojektējās, kamēr atkārtot iepirkās būvniecība, bet rezultāts šobrīd, es domāju, ka visi ir apmierināti. Kurā vietā ir tas pudeles kakls saucamais? Mēs varam plānot, mēs varam domāt, projektēšana, iepirkumi. Tā ir milzīga tāda lieta, ko parasti cilvēki vispār neredz, nezina, tikai varbūt nomana. Visšaurākais jau tomēr galu beigās ir tas finanšu kakls, lai vai kā. Jo arī paturpinot kungus, tiešām ļoti daudz investīciju, lieli miljoni par novadu kopumā tiek ieguldīti. Man liekas, pagājušais gads bija 6 vai 7. Šogad mēs plānojam ap 10 miljoniem, kas ir liels finansējums un lielākā daļa struktūra fondi, kaut kur kredīti. Bet to iestāžu tīkls un to ciemu daudzums ir tik liels, ka to vajadzību ir vēl krietni vairāk. Un arī par Madonu pieminot, ļoti liela projekta iepriekšējā sasaukumā, abu skolu, ģimnāzijas vidusskolas pilnīgi pārbūvē 12 miljoni, kas pabeidzās šajā sasaukumā. Industriālā centra, biznesa centra būvdarbus arī pabeidzām, izbūvējām šajā gadā. Apveceļa rekonstrukcija, graviņa 1,5 miljoni, šogad cerams pabeigsim. Industriālās zonas būvdarbi Madonā, ja viss labi šajā gadā uzsāksies, arī aptuveni 5 miljoni varētu būt tās investīcijas, jau ir lielas. Slimnīcā 2-3 miljoni ieguldīti būs, bet kopumā tas iestāžu tīkls un tas apjoms ir tāds, kas prasa vēl. Tāpēc maksimāli strādājam ar struktūra fondiem, un te arī lielā novada iespēja, kad ir viena projekta nodaļa, kas to visu raksta, pieprot, zina noteikumus, programmas, juridiskais dienas, iepirkumu dienas, finanšu dienas, kas to tur savās rokās. Tās ir tās iespējas. Kaut kur vajadzīga arī aktivitāte ir no lejas, te es skatos Sanda virzienā, jo ļoti daudzas projekts arī var inicēt pagasti. Sandim ir tas piesitiens, ka viņš pats par savu budžetu saprojektē. Viņš neliek jūs mierā. Atnes noliek gatavu, un tas arī ir ļoti labs veids, kā to savu projektu pavirzīt un iet uz priekšu. Jo tiešām to vajadzību ir ārkārtīgi daudz. Es tā kā psihologs vēlēs par to parunāt?
Pastāstīt citiem kolēģiem. Tas ir tā, ka tu piebrauc ar to savu projektu pie domas, skaties agrim no gaismu logā deg un uzej augšā un kabinets jau aizslēgts un agri vairs nav. Nē, tur par atsaucību, protams, nevar sūdzēties, bet jā, tā arī ir. Tev ir automātiskais gaismas slēdzis, tu no telefona? Man visādi kā vajag. Kā vajag. Viktor nofiksēja Sandra mašīna, kā parādās video novērošanā. Tā ir agrim signāls, tā agris pazūd no domas. Jā, bet tā arī ir, jā, kad arī mums no pagastiem ir nepieciešama šī aktivitāte, lai jau, kad ej uz centrālo administrāciju pie domas vadības, ka tev jau ir tāda zināma gatavības pakāpe par to, ko tu gribi, cik garš, cik plats un cik plus mīnus maksā, un tad tā saruna arī ir daudz vieglāka. Un manā praksē es domāju, ka ir diezgan ražīgs darbs arī paveikts tieši mūsu pagastos, un tīri tas nav tā kā viena cilvēka nopelns, tas ir gan pagasts, gan centrālā administrācija, domas vadība, projektu ieviešanas nodaļa, tas tāds komplekss kopdarbs, mēs tā kā tāda sistēma tur strādājam. Kā tu pats jūties, kad mēs trešajā zirgā tevi ieildzām? Ir tā, ka būtiski sarežģījās tev ikdiena vai nepārāk. Jo ir tev tas stereotips, ka katram pagastam nav vadītāja, kā tad tā, bet mēs redzam, ka uz 2 un pat 3 var kvalitīvi to darbu izdarīt. Jā, tieši, kad Aronas pagastā sāku, tad es jau pārņēmu tās iestrādes un tradīcijas, kas jau man bija Dzelzavas un Sarkaņu pagastā. Tīri koncentrēties vairāk uz investīciju lietām un projektiem. Arī visu to pāraudzības principus jau paņēmu no iepriekšē no Dzelzavas un Sarkaņiem. To var izdarīt. To var izdarīt. Jā, tas nav viegli, jā, tas prasa kādu resursu. Jā, mazāk varbūt sanāk pievērsties tieši kolektīvam, kas ir pārvaldē, izcelt vairāk katru individualitāti, jo uzmanība ir jādala tomēr uz 3 dažādiem kolektīviem. Es gan esmu centies viņus vienot, sanāca diezgan labi. Es domāju, ka jāstrādā. Tu vieno kolektīvu? Man bija dzimšanas diena, un tev ir 3 pagasti, Oršupas baseins. Tas daudz šoferi jāmeklē, lai aizbrauk. Bet tā ir laba ideja. Mēs varam tikties, kādreiz tu varētu. Bet jā, bija dzimšanas diena. Vai tu svini atsevišķi katrā kolektīvā, vai tomēr visus sasauc vienkopus. Un tā arī sanāca. Un tad izvēlējos vietu Biksēre, Sarkaņu pagastmāja, kur tiešām tas sanāk. Dzelzava atbrauc, Arona atbrauc, Sarkaņi paliek uz vietas, tā kā pa vidu. Un sanāca tiešām ļoti jauki, kad satiekās arī dažādu nozaru speciālisti, piemēram, sociālais darbinieks, bāriņtiesa, lietvedis. Viņām visām ir par ko runāt, dalīties pieredzē, un tas tā jauki man šķita ļoti. Puķis, jā, bez tām var iztikt. Grūti apsaimniekot viņus. Bet viena vāza man ir mājās. Bet cilvēki taču nāk uz pagasta pārvaldēm vēl ar kaut kādām problēmām. Kas ir tas, ko pagastos? Es teiktu noteikti ceļu kvalitāte, grausti, kaut kādas vēl lietas. Kas ir tāds, ar ko saskarās? Jā. Tās lietas ir visdažādākās. Šodien man zvanīja, piemēram, par meliorācijas sistēmām, ka nepieciešams tigrīt meliorācijas sistēmas privātā īpašumā. Kas pilnīgi nav pašvaldības, pagasta pārvaldes kompetence un uzdevums, bet tā nebija tā. Bet cilvēki ir mūsēji, tāpēc, protams, izstāstīju, ka palīdzēt šeit tieši mēs nevarēsim, bet es norādīju virzienu, uz kuru pusi skatīties, lai to problēmu atrisinātu. Visdažādākās lietas, bet lielākoties jau cilvēkiem ir svarīgi dzīvot sakārtotā vidē, lai būtu labi ceļi, lai viņiem būtu kultūras pasākumi, kur aiziet baudīt brīvo laiku, lai būtu skola, lai būtu skolēnu pārvadājumi. Tā mēs arī to nodrošinām. Sportnovs savulaik teica, ka viņš ar izziņām visi pensionāri esot viņam telefonu, viņš izziņās sūta, kas vajadzīgs un kur vajadzīgs, jo ne visi var tikt līdz tam. Arī tagad pasta pakalpojumi. Vienu lapiņu aiznest līdz slieksnim maksā tik daudz, ka labāk maizīt nopirkt. Kā tu dabūni to sazvaru ar tiem cilvēkiem? Skaidrs, ka es arī zinu Madonas novada līmenī, ka mums prasa par tām iedzīvotāju iniciatīvas grupām. Kādas iniciatīvas grupas viens otru tik labi pazīst? Uzzvan izstāsti, ko vēl vajag mākslīgi? Jā, tās īziņas diezgan laikietilpīgi būtu rakstīt. Bet šeit atslēga manā gadījumā vismaz ir manās komandās, kad man pagastos ir cilvēki, kas pārzina pirmkārt pagasta cilvēkus, pārzina teritoriju, un tādā veidā tas jau man nav mans viens individuāls darbs ar katru šo problēmu arī atrisināt tieši pašam. Tur man ļoti palīdz arī mani kolēģi, un tādā veidā arī mēs to informāciju
nepieciešamo nododam, sazināmies. Tā tas mums arī strādā, bez izņām. Es savulaik braucu no Jūrmalas ārā uz Lielupas tiltu uzņēmis, toreiz Rīgā vēl dzīvoju. Uzņēmis ātrumu jau bija, un aiz tiltu uzreiz ceļu policists. Tā, man ir viens jautājums. Es domāju, kāds viņam tas jautājums būs. Zinu, ko viņš man teica? Viņš saka, kā es nāšu tā laikā līdekas, ja nevaru vispār aiztikt, kā lai dabonu vaislas materiālu? Tas jautājums ir pastāstīt par dīvainākajiem jautājumiem, ko jums jūsu pozīcija ir devusi un kā ar to tik galā. Arī tev tas Kam jautājums. viņam vajadzēja vaislas materiālu? Es nezinu, bet es gaidīju, ka man tās būs slikti, bet viņam gribēs man parunāt. Man šķiet, ka dot speciālas atļaujas, bet tā jocīgākie jautājumi. Taču dabūniet visu, ko... Pilnmēnesī. Tev ir 100 punkti, tavus 2 metrus veikalā redz pa gabalu. Ir tāds termins, nezinu, vai drīkst viņu teikt, bet pateikšu, varbūt izgriezīs. Pilnmēnesis rakstītāju. Tas jau nav nekas nepieklājīgs. Ja tu teiktu pilnmēnesis bezdētāji, pat tas nebūtu nepieklājīgi. Tur jautājumi šķiet brīžiem ir visneiedomāmākie. Jā, ir ietekmējis. Kāds no maniem kolēģiem, tagad neatminos, kurš laiku atpakaļ teica, ka pagastvecim, pārfrāzējot mazliet, viņam ir kā mācītājiem jābūt. Viņam galvenais ir mācēt uzklausīt. Un, ja tu māki uzklausīt, tad tas cilvēks atbildi uz savu jautājumu pamatā jau pasaka pats ar tevi runājot. Tev atliek tikai viņam piekrist. Tagad ilustrē, lūdzu. Absolūti. 90% gadījumu tā ir. Es arī savulaik pagasta padomē strādāju un arī novadā. Ja tu parādi to, ka tev tiešām interesē, ka tev tiešām rūp. Man arī savā darbā ir dažādi tādi brīži, kad es tā vērtēju, kā man iet, vai man patīk un kas man patīk. Un ja ir, piemēram, diena, kad man pazina cilvēks un pasaka, man nedeg lampa tajā un tajā ielā, vai kaut kāda sadzīves problēma vai kas, un ja mēs varam to atrisināt, tā ir viena no labākajām sajūtām pašvaldības darbā. Tiešām tā ir. Un es arī priecājos, kad man pazina, jo tā es jūtu to pulsu, es jūtu to, kas notiek, cik jau tas ir iespējams, jo tā mana sajūta ir, piemēram, caur Sandi. Ļoti bieži, kas notiek Dzelzuvā vai Biksērē vai Kusā, es to jūtu caur pagastu vadītājiem, varbūt ne tik daudz personīgi, bet nepazaudēt to saikni, tas ir ļoti svarīgi, bet tā saikne ir ļoti patīkama. Un arī reizēm dabūt rītīgi pa biksēm ir svētīgi, ja, ka tu kaut ko neesi ievērojis, kaut ko neesi izdarījis, un cilvēki ļoti jūt tiešām to. Bet savulaika pagastu sekretāris bija labākās psiholoģijas, absolūti, jā. Cilvēks atnāk, izstāsta, viņi tiek uzklausīts, un aiziet mājās laimīgs. Un tā ir tā, tu par baznīcām runāji, droši vien par Lubānis izgaismoto baznīcu, kas iedod tādu sajūtu. Tad arī tajā pagastā vai pašvaldībā tu viņu vai vari rast, vai tu viņu nevari rast. Tā ir milzīga atslēga, un nevienmēr vajag lielu naudu vai lielu projektu, bet vajag sajūtu. Bet Lubānā, tur bija viena hohma ar to tiltu. Atceries? Tiltu? Tā tilts apgaismojums. Mēs apgaismojam Lubānas tiltu. Jā. Tur es nezinu, kāda hohma, bet viņš izskatās vienkārši super. Bet viņš bija ieslēgts nedēļu ātrāk, vai kaut kas tāds bija? Atceries? Varbūt, jā. Tur bija kaut kas tāds. Nepārsteidz. Pirms atklāšanas taču vajag izmēģināt, lai atklāšanas brīdī nesanāk riktīgs kāzus. Viņam bija kādam kāzas, un viņi ieslēdza, lai smuki izskatās. Un pēkšņi Instagrams visi jau Lubānā viss atklāts. Ko es tikai? Piemēram, jā. Bet tāpēc mēs tagad tos līdzdalības budžetus tādu programmu veidojam pašvaldībā, ka iedzīvotāji varēs rakstīt projektus, sabiedrība balsos un uzvarētājus tad attiecīgi realizēsim. Tur varēs būt tilti, soliņi, laukumiņi, parciņi, skateparki, vēl kaut kādas lietas, bet arī tā iedzīvotāja piesaista teritorijai un tam, ka es varu ietekmēt, mans projekts var tikt realizēts, mana ideja var tikt realizēta. Jā, bet tur ir milzīga atšķirības. Tur Madonā ir tik daudz balsotāju, Dzelzavā tik daudz, Arunā tik daudz, man ir par to ir padomāts, jā, par to ir padomāts. Jā, jo tu pats biji tas, kas balsoja par nolikumu, un tas ir ievērtēts, ir
Jā, nu tā, brutāli šobrīd mazliet, ja ērgļu iedzīvotājiem ir viena balss, tad Madonas pilsētas iedzīvotājiem ir 0,3 balss. Un tā viņš ir rēķināts. Tur pēc iedzīvotāju skaita teritorijā, katras teritorijas balsojumam ir attiecīgs. Skaidrs, tātad būs tādi projekti, to mēs tagad atceramies. Es patās skatījos, Kristaps Epners, kāda ir pašvaldība. Kristaps Epners bija nofilmēts uz savas Miera ielas, nofotografēts uz savas Miera ielas, kad viņam pašvaldība pasaka, vai tev būs tāds zemes nodoklis, vai tu fasādu pārtaisīs. Kādas ir pašvaldības iespējas ietekmēt kaut ko ar tiem privātajiem? Jo mums dažas mājas tiešām labāk būtu aizlikt priekšā dēļ sienu, nekā viņi rādīt cilvēkam, kurš brauc iekšā un skatās, kā mēs te dzīvojam. Kādas ir mūsu iespējas? Mūsu iespējas ir pamatā caur mūsu saistošajiem noteikumiem, kas būtu paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme. Mēs līdz šim esam bijuši samērā saudzīgi par visu šo stāstu. Mazliet bijām sadūšojušies kaut ko darīt, un bija jau arī noteikumi galdā. Tad iestājās Covid un ekonomiskā ne krīze, bet sākās energoresursu cenas. Un mēs to lēmumu atstājām zem galda un necēlām uz augšu. Bet tas ir tāds. Kā ar Rīgu var tiešām uzkraut 5 reizes lielāku nodokli? 2 reizes lielāku var. 2 reizes var? Jā, 2 reizes lielāku var. Tur ir jāmeklē vēl dažādi risinājumi, jo savulaik arī braucot pa pagastiem, tiekoties ar iedzīvotājiem. Standarta problēmas jau ir zināmas, bet ļoti, ļoti izteikšas graustu jautājumus bija. Un tas noteikti nākotnē jāpievērš uzmanību. Bet nav tā, ka tikai vienkārši pamaz naudas bija šī mums cilvēkiem privāti īpašnieki? Daudziem nav īpašnieki. Daudziem nav īpašnieka, un kaut kur varbūt parādās arī tāda zināma bezkaunība. Konkrētus piemērus nesaukšu, bet ja vajag, varu ar konkrētiem vārdiem, uzvārdiem, kad Padomju Saimniecību likvidācijas procesā ir privatizēts objekts, pieņemsim ferma, ar visu, kas pie tās fermas bija piesaistīts ar lopiņiem, traktortehniku un tā tālāk. Lopiņi jau sen ir 3 reizes pārstrādāti caur desām, traktortehnika, tolmetā un atgriezies jau jaunā traktorā varbūt atpakaļ. Bet tā ferma vēl kaut kā mēģina dzīvot ar dažām spārēm un caurām sienām. Viņa nav noreģistrētā zemes grāmatā, un uz šādu objektu mēs pat nevaram būvvaldei palūgt aizbraukt, jo pretīm nav juridiski pareiza īpašnieka. Objekts nav zemes grāmatā. Un te tā kā varbūt kopā ar likumdevēju vajadzētu padomāt, kā šādas situācijas risināt. Protams, mums ir tiesības konstatēt, ka šis ir grausts, par pašvaldības naudu tur visu sakārtot. Vai mūsu knapais budžets būtu jātērē šādiem mērķiem? Domāju, ka nē. Domāju, ka pa priekšu vajadzētu tomēr mēģināt atrast. Bet varbūt tad, ja mēs tagad runājam par problēmām un viņu risināšanām, mazajiem par zvēriņiem vienkārši izstāsti, kā kaut kāda pilsoniska iniciatīva var pārvērsties kvalitatīvā risinājumā. Es nezinu, varbūt tu sāc, tu garāks. Pilsoniska iniciatīva. Vai arī kaut kāda vajadzība? Vajadzība. Pirmkārt, jau pašvaldībai visa pamatā mums ir savs attīstības plāns, savus investīciju plāns, kur prioritārā kārtībā ir definēts tas, kas ir jāizdara. Bet vai es savu sauso ķemertiņu varu saukt par investīciju plāna cienīgu pasākumu? Te varbūt es mazliet pieslēgšos. Tavs ķemertiņš sausais arī Madonas ūdenim ir investīcija plānā. Diemžēl viņš nav ar 1. kārtas numuru, viņš kaut kur ir tuvāk Lejasgalam, jo šeit ieslēdzās atkal Mārī, ar ko mēs sākām, ieslēdzās skaitļi, ieslēdzās tas, cik cilvēki būs uz konkrētu. Tāpēc, kad es ar viņu esmu uz tu, jums pārējiem, kad nonāks līdz manim, tad arī būs. Tur, kur ir vairāk iedzīvotāji, tur aiziet pa priekšu, vai arī strateģiskais objekts. Arī pats balsoja par ūdens saimniecības. Es esmu influenceris. Influenceris baigi labi. Uz Brieža kalnu aizstiepām kanalizāciju un ūdensvadu un arī ielu taisīsim. Viņš mums nebija, teikšu atklāti, nekādos plānos, bet puiši ar savu darbu ir pierādījuši, ka tas objekts spridzina un ir jau devis pienesumu ērgļiem un nākotnē dos vēl. Tas mums izlec ārpus konteksta un tur aizgāja. Tas ir faktiski tāds veiksmes stāsts. Jā. Sandis jau pareizi iesāka.
Protams, tas pamats ir tas investīciju plāns, kur mēs liekam dažādas projektu idejas no ķemertiņa līdz industriālajai zonai. Līdz skatu tornim. Arī. Bet tā dzīves realitāte ir dažāda. Lielie projekti 99,9% ir struktūra fonda finansējums, līdzfinansējuma daļa. Un mēs varam realizēt tādus projektus, kur šis līdzfinansējums ir. Ko nozīmē struktūra fonda finansējums? Tas nozīmē, ka Eiropa tu vien gaida, kā tev iedot naudu, tik līdz tu kaut ko sagribēsi. Jā, bet viņi iedod naudu tam, kam viņi iedod naudu, vai kas ir Latvijas vadlīnijās vai MK noteikumos. Un, ja, piemēram, bija projekts publiskai ārtelpai, tad tur mēs varējām iet ar graviņu Madonas pilsētā, bet nevarējām iet ar mūzikas skolu, jo tā bija publiskā ārtelpa. Savulaik bija Eigars pieminēja ūdens saimniecību projekti. Ir bijuši siltināšanas projekti, kur nosiltinās daudz kas. Un varbūt iedzīvotājiem ir tas jautājums, kāpēc nosiltināja skolu, ja vajadzēja kultūras namam grīdi nomainīt. Ļoti bieži ir tāpēc, ka struktūra fonda pieejamība bija šādās un šādās programmās. Un tad ir jautājums, vai mēs startējam un ņemam tos projektus, ko mēs varam paņemt, vai mēs gaidām varbūt augstāku prioritāti, bet viņai šobrīd nav finansējuma. Un tas ir par lielajiem projektiem. Par mazajiem projektiem ļoti daudz var izdarīt ar vietējām iniciatīvām, ar līderu projektiem, ar sabiedriskām aktivitātēm, ar sabiedriskā labuma biedrību projektiem, kur pašvaldības līdzfinansē. Daudz ko var izdarīt arī ar pagasta budžetiem, vai nu iekrājot, vai nu arī ņemot kredītus, vai pārdodot kādus īpašumus. Arī mūsu tā politika, kad finansējums paliek pagastā, vismaz puse no pārdotā finansējuma. Un tad jau jautājums ir vietējās kopienas un pagasta vadītāja iniciēts. Tā kā es tā salītu pa segmentiem. Eiropas fondi, lielie projekti, pagastu iniciēti projekti un mazie iedzīvotāji. Mums ir projekti konkursi jauniešiem līdz 500 eiro. Dzelzavā nokrāsoja pieturu pagājušajā gadā. Mums ir projekts nevalstiskajām organizācijām, senioru biedrībām, dažādiem sociālajiem projektiem, kur arī cilvēki paši var, bet jādarbojās. Bet ja viņš darbojās, viņš jūtas labi, jo viņš ir iedevis savu pievienoto vērtību, kas, manuprāt, ļoti bieži arī ir ļoti svarīgi. Madonā, tā mīlestības graviņa. Nosaukums vienkārši jau par rubli. Man patīk, es brauktu skatīties. Bet madonieši paši īsti nezinu, kas tur būs. Pastāst par tām funkcijām, kas tur tiek īstenotas. Jā. Demogrāfijas uzlabošanai. Iekšā ārā graviņā. Ar slēpēm un sniegadēļiem. Tā ļoti īsos vilcienos tur būs, manuprāt, ļoti moderna, skaista publiskā ārtelpa ar labiekārtotu dīķi, ar skatu vietām, taciņām, laipiņām, izgaismojumiem. Tāda pastaigām arī turistiem noteikti. Tāda maiga rekreācijas zona. Jā, es viņu redzu Ziemassvētkos izgaismotu visu, kur var iet un baudīt šo sajūtu. Tāda publiskā vide. Un publiskā vide arī tas, ko iedzīvotāji savās aptaujās saka, ka publiskā ārtelpā, labiekārtojumi, noteikti pagastos arī. Tā kā Vērmanas dārs Rīgā apmēram. Apmēram. Varbūt labāk, jā. Protams, Madona, es zinu, ka jūs varat labāk un gribētu vairāk un labāk. Jā, tas man tagad būtu skaidrs apmēram. Investīcija plāns, tas skan baigi graismi, bet acīm redzot, bez tā tad arī nevar. Jā, bet Agris jau ļoti labi arī pateica to loģiku par to, kādā veidā mēs izvērtējam, kurus projektus realizēt, bet gatavojamies mēs visiem. Piemēram, mums ir šis investīciju un attīstības plāns, ko arī mēs paši būtībā esam sagatavojuši, redzot prioritātes, kas ir nepieciešams, ko vajag paveikt. Piemēram, man ir Dzelzavā bibliotēkas pārbūves projekts, mēs viņu pagaidām nerealizējam, jo struktūra fondu nav. Aronas pagastā Lautarē projektājas kultūras nams uz energoefektivitāti. Arī būs gatava dokumentācija, gatavs virziens, kas ir jādara, būs struktūra fonds, mums jau uzreiz ir gatavības pakāpe, lai šo finansējumu apgūtu. Jo būtiski arī pieminēt, ka tad, kad šīs struktūra fonda iespējas parādās, lielākoties tas ir augstas gatavības projektiem, un augsta gatavība tas ir, ka tev jau ir gatavs projekts un gatavs jau iepirkums, ka tu zini, cik garš, cik plats, cik maksā. Tādā virzienā mēs arī ejam. Tad var arī uzreiz iestartēt ar pirmajiem numuriem un lielāka iespēja, ka tu dabūtu savu sapni piepildīt. Jā, protams. Pagastos, man šķiet, piemēram, Biksērē 3 gados, 3 kārtās iela visa pārbūvēta. Tur bija līdzīgi, kad arī jau bija gatavs projekts, un valsts piedāvāja šo kreditēšanās iespēju, un tā mēs secīgi jau, kad sākam visus iepirkumus gatavot decembris, janvāris, februāris, ziemā iepērkam,
un vasarā uzbūvējam. Par kreditēšanos, pašvaldības kredīta portfelis arī nav bezizmēra. Un tas ir iemesls tam, kāpēc mēs vairāk skatāmies uz tiem fondiem, uz tiem projektiem, kur lielākā daļa varētu būt ārējais finansējums. Jo nav jau māksla paņemt 3 miljonus kredītu, kaut ko uzbūvēt, un tas kredīts paliek mums uz kakla karājoties, kamēr mēs viņu izmaksājam. Bet prātīgāk varbūt ir uzbūvēt projektu kopsumā pa 3 miljoniem, 2 miljonus dabūt atpakaļ no struktūra fondiem, kredīts paliek tikai 1 miljons, un tā mēs varam vairāk iniciatīvas realizēt, bet varbūt ilgāk jāpagaida līdz realizācijai. Agri, tu esi gudrs statistikā, cik tu mums to baseinu ir novadā? Kāda 5 ir, bet nav viena liela šobrīd. Tik liela kā Ošupē. Tik liela kā Ošupē. Tas arī ir stāsts, šis peldbaseina stāsts Madonā, ir vieta, ir skice, ir ideja pie sporta halles, bet tas finanšu apjoms šobrīd jau ap 6-7 miljonu būvdarbos vien. Struktūra fonda pieejama nav uz tik liela kredīta, it īpaši Covida laikā. Šobrīd, es teikšu godīgi, hibrīda kara laikā, manuprāt, pašvaldībai nebūtu jāatvēzējas. Ja būtu struktūra fondi, pilnīgi cita lieta. Tā kā gaidīsim šādu iespēju. Paralēli strādājām pie privātās publiskās partnerības, caur kādu šo projektu gribam realizēt, vai gribējām realizēt, vai iespējams gribēsim realizēt. Bet arī tas paredz, kad investors uzbūvē, ja pašvaldība noteiktā gadu periodā izmaksā viņam investīciju, un arī daļēji sedz uzturēšanu, kas atkal liekas uz budžeta. Tā kā mūsuprāt, šobrīd tas baseina stāsts, kas ir ārkārtīgi labs un ārkārtīgi svarīgs, priekš pašvaldības tik liels sloks šobrīd nav ceļams un ir jāgaida kāds finansējums no malas. Marcienā ir vienīgā vieta, kur ir kaut kas pārlīdzīgs. Bet labi, par to, es kāpēc runāju par to baseinu. Par baseinu ik viens laucinieks sapņo, tas ir tā kā skaidrs. Bet es arī atceros to, kā tas teritoriju reformu tajos 3. ATR rezultātā daži naudas dabūja Carnikovas baseinu uz kā Carnikovā. Pie elektrības cena, paši ziniet, kā tagad reizgāja. Ar elektrību mēs apsildām baseinu. Un par lielu sarūktinājumu. Es nezinu, kā viņi atrisināja, bet es zinu, ka tur domāju, ka varbūt tomēr carnikaviešiem vieglāk būtu atbraukt uz Ādažu baseinu, kurš ir bijuši savādāk apkurināts nekā ar elektrību sildīt savā baseinu ūdeni. Tas par baseinu. Piemēram, arī par Madonas pilsētas stadionu ir līdzīgs jautājums, kad arī vajadzīga investīcija, bet tajā pašā laikā, pēdējo gada laikā, ir pilnībā renovēts ģimnāzijas stadions, pilnībā renovēts vidusskolas stadions, skolēnu sportskolas vajadzībām pilnībā pietiek, tajā skaitā futbola Madonā. Un kas pats galvenais, tur bija struktūra fondi pieejami. Un tāpēc mēs tur startējām un būvējām. Līdz ko būtu iespēja Madonas pilsētas stadionam piesaistīt fondus, mēs ietu arī tajā programmā. Bet iedzīvotājiem tas, protams, liek uzdot pareizus jautājumus, bet atbildes ļoti bieži slēpjas programmās, kuras ir vai nav. Ko mēs gaidīsim, ko mēs varam sagaidīt no jums tuvākajā laikā, kungi? Tev tikai padod jaunus novadus, es saprotu. Vai kā tos sauc? Pagastus. Viennozīmīga aktivitāte visticamāk, kad turpināsies uz energoefektivitāti. Sandis jau pieminēja Lauteres kultūras namu, projektējas Lubānas kultūras nams, Lubānas bērnu dārzs, tā, kas mums vēl šeit saraksta. Ērgļu bērnu dārzs, jā, tas saraksts ir diezgan... Arī Ērgļu sociālās aprūpes centrs. Jā, tas saraksts šobrīd ir gana garš, kas mums iet projekti uz energoefektivitāti. Tas, ko Sandis pieminēja, lai būtu augstas gatavības projekti, kad vērsies vaļā. Un tad sekojam līdzi, kas notiek ar... Uzņēmējdarbība ir aktualitāte. Industriālās zonas mums Saulskalnā izbūvēt iepriekšējā periodā, un šobrīd Madonā plānojas industriāla teritorija. Struktūra fondi ir pieejami, projekti ir iesniegti Cik es balsojot? Ceram, ka varēsim realizēt drīzumā. Tur es CSD devs priekš, ja? Jā. Pretīm metāļu uzņēmumu. Plus Madonā ir tā ļoti augsta gatavība viena vai pat 2 daudzdzīvokļu māju būvniecība. To gan privātais investors plāno darīt, bet arī ir altuma finansējums piesaistīts, vieta ir iezīmēta. Tā kā, industriālā zona dos darba vietas, daudzdzīvokļu mājas dos dzīves vietas.
ne tieši ar pašvaldības rīcībām saistīta aktivitāte. Mēs, manuprāt, ļoti aktīvi šajos 4 gados komunicējām ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par namu apsaimniekošanu. Ja pilsētā Madonā tas jautājums, viss ir sakārtojies laika gaitā, par to īsti nevienam diskusiju nav, tad man šķiet, ka nav tādas vietas, kur es šajā laikā nebūtu bijis uz māju sapulcēm un runājis par to, cik svarīgi ir daudzdzīvokļu mājām sākt apsaimniekoties un savu mājus renovēt un pēc tam dzīvot sakoptā vidē ar kredītu, bet ar daudz mazākiem komunālajiem, jeb siltuma rēķiniem. Mani sajūta, ka tas process mazliet ir iekustējies. Ērgļos arī te skatos mājai jumtiņu namsaimnieks, kā apsaimniekotājs maina. CSVN ļoti liela aktivitāte sāk norisināties. Tas arī ir tas virziens, kas varbūt netieši, ko mēs tā kā darām, lai iedzīvotājus iekustinātu šajā virzienā. Mācienā jaunajā ielā daudzdzīvokļu māja iet uz pilno renovāciju, tajā skaitā atjaunot centrālo apkuri. Un pašvaldība savukārt iet ar siltumu avotu. Liksim katlu māju šobrīd 3 daudzdzīvokļu mājām, kas varēs izmantot centrālo apkuri. Un perspektīvā vēl varētu paplašināties. Tāds publiskā privātā partnerība, es pat teiktu, stāstu. Vēl viena situācija bija, ka uzpūt lielais vējš un norāva jumtums tajā vienai mājai tur pie centrālās ielas. Un tur es redzēju arī to novadu spēju sagrupēties. Jūs ļoti ātrā, es runāju jūs, mēs, bet attiecīgi dienas ļoti ātrā tempā dabūja atpakaļ to jumtu. Tas arī, manuprāt, ir tāds kvalitātes un rīcības spējas jautājums. Tas nekad nebūtu bijis iespējams. Varbūt tā māja vēl šobrīd būtu bez jumta pārstiepta ar tentu, ja māja nebūtu apsaimniekota, kā tas nākas. Jo mājai, ja nebūtu apsaimniekošanas, neviens vispār tur nevarētu neko sākt, viņi nedabūtu ne valsts atbalstu, viņi nevarētu neviens aiziet uz banku paņemt kredītu. Paldies Dievam, ka tā māja bija zem apsaimniekošanas, un tas ir viens piemērs, kad mājai ir jāapsaimniekojas. Tad šīs visas lietas var sakārtot ātri un operatīvi. Jā, un tagad jūs piedāvājat Madonas namsaimnieks, un tur ir dzipars, un tad varbūt tomēr paši, un, protams, ka Latvijas vienmēr no sākuma mēģinās varbūt tomēr pats. Jā, mēģinās, bet tas arī nav zemē metams stāsts. Atkal atgriežamies manā dzimtajā pusē Degunniekos, kur puisis sāka apsaimniekot savu māju un ar motivāciju es te vēl gribu dzīvot un nomirt. Tā māja savādāk aizies postā. Šobrīd viņš apsaimnieko 3 mājas. Viņš pat neklātienē izstudēja, lai dabūtu attiecīgi izglītību, jo to nevar darīt. Un arī par to mazumiņu, ko viņi maksā šobrīd par apsaimniekošanu. Ir gan dūmbadi kārtoti, gan kāpņu telpās slogi mainīti. Tā māja ir specifiska, kur logi ir visiem 3 stāviem no augšas līdz apakšai. Arī ar mazumiņu ļoti lielas lietas var izdarīt. Sapratu. Noslēdzošais jautājums. Kad jūs guļat, ko jūs redzat sapņos? Izstāstīšu, ko es šonakt redzēju sapņos. Tā bija ļoti satraucies par šo diskusiju, jo kā nekām tāds gods un blakus sēdēt ar tādu televīzijas zvaigzni kā Māri. Praktiski visu nakti negulēju un beigās piemigumu, tad nosapņoju, kad mēs šeit runājam jauki. Agris man saka, Aigri, pēc nepareizi runājas, tie vispār no saraksta izsvītu. Šausmas, briesmīgs stāsts. Vispār jau sapņus aizmirst cilvēks apmēram 15 minūtes pēc pamošanās. Tā brīnās Aigars viņu atcerās, laikam tāpēc, ka es ļoti iespiedies. Sandi, kā tev tur ar sapņiem ir? Jā, ir bijuši dažādi, bet jā. Varbūt nekas tāds šausminošs. Grūti tā izstāstīt. Viņam vienu šausminošu piedāvājumu. Es savulaik biju vadītāja vietnieks pašvaldībā. Man tā loma bija tieši par pagastiem. Un man bija ideja tādu kā Sandis un pārējie pārvaldnieki, kas ir tās mūsu acis un ausis, ievest viņiem rotāciju. Lai viņi pabrauc, citur paskatās, iedod savu pieredzi, kaut ko pamācās. Brīnišķīgi. Ko tu par kaut ko tādu teiktu? Pilnīgi garā vai būtu interesanti? Tas tā kā izraut šito puķi ārā? Koks ar 2 galiem. Es domāju, ka būtu interesanti. Protams, praktiskās lietas būtu grūtāk atrisināt, katram jau savu dzīvi, bet tā ideiski, ja iekšlietu ministrijā var virsniekus, inspektorus rotēt. Zemkoības ministrijā arī var. Bet pagaid, tādā gadījumā, ja kāds nevelk, piedodiet tā muļķīgi un brutāli, ja kāds nevelk, tu jau nevar viņu paņemt un teikt, ej tālāk, mēģināsim nākošo.
Nē, es domāju, ka savstarpēji viņi komunicē, mācās. Un mācās un pilnveido. Tās sanāksmes, ko es redzu, kad pēc pirmā ATR 9. gadā tās sanāksmes bija, tur visi runāja ar visiem un tāds ļoti liels haoss, tad tagad es redzu konstruktīvu profesionālu pieeju, problēmu risināšanu un tādu svarīgu jautājumu diskusiju. Tā kā, es domāju, viņi ir ļoti laba komanda. Tā kā tas lēmējgalds, deputāti ir viena komanda, bet tas pārvaldnieku galds, jā, tā ir arī ļoti tāda stipra komanda. Es nezinu, kā lēmējgals, mēs ar Guntu Klikušu tur runājāmies. Es kā lēmējgals drīzāk jūtos nevis to, ka es te kaut ko lēmju, tādā nozīmē, ka es par kaut ko atbildu, bet drīzāk es jūtu, ka kvalificēta komanda sagatavo piedāvājumus, kurus mēs pie galda izskatot, akceptējam, sakam, šitā daram un tā nedaram. Tas taču tuvāk patiesībai. Jā, tas ir ļoti tuvu patiesībai vai pat pilnīga patiesībā. Es tajā, to pašvaldības ķēķies tā kā gana labi pārzinu, bet pirms 4 nepilniem gadiem, nākot šajā amatā, man bija tur bažas, kā tas viss notiksies, bet tagad esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas kolektīvs, ar ko mēs strādājam, kas gatavo lēmumus, kas viņus ievieš dzīvē, cilvēki ir savās vietās un ļoti zinoši. Ikdienas darbs, ikdienas diskusijas ir par daudzām tēmām, bet tas rezultāts, manuprāt, ir ļoti labs. Es personīgi uzticos mūsu speciālistiem tam, ko viņi ir sagatavojuši, un viņiem ir savs viedoklis. Reizēm mums vadībā ir mazliet kaut ko citu esam sadomājušies, bet speciālisti iepazīstina mūs ar citām blaknēm tam jautājumam, un bieži vien mēs mainām savu viedokli. Pat nevienu reizi, kamēr viņš nonāk pie galda un ir tas, par ko mēs balsojam. Tas man nedaudz atgādina, ir tāds mākslas departaments, kur filmas, kad uzņem, tad ir vesela tāda mākslinieku brigāde, kurai jāpanāk kaut kāds noteikts risinājums. Un tad atnāk režisors un izstāst, un viņam saka, tas nav iespējams. To nevar izdarīt. Tad dariet maksimāli līdzīgi tā, lai tas izskatās tā, kā tas būtu. Un ko jūs domājat, pēc kādām 4-5 reizēm pie viena un tā paša uzstādījuma tas nav iespējams? Maksimāli tuvu darot tam, kā tam vajadzētu būt, izrādās, ka neiespējamais ir iespējams. Un ja tā brigāde ir, un jūs šī gadījumā esat tas novada mākslas departaments, kā runā Madonas novadā, tad paskatīsimies, kādu brīnumu mūs gaida tālāk, tuvākajā nākotnē. Paldies, ka klausījāties!